Šis ēters pilnīgi spontāni radās iedvesmojoties no citām gaismas būtnēm, no citiem cilvēkiem, kas arī seko līdzi visiem šiem te procesiem, kas notiek uz pasaules šajos pēdējos gados. Un mēs taču zinām, jā, mēs zinām, ka sastāvam no ūdens. Sveiklīgi, jā, vēlreiz. Es ceru, ka mani labi dzird, un, ja gadījumā notiek kaut kāda traucējuma, tad vienkārši uzraksti tur vai ieliec kaut kādu emoji, lai es saprotu. Lūk, un, ar dzīvo ūdeni es jau tā kā sen esmu uz to, bet notika tā, ka apmēram pusgadu atpakaļ man atnāca tāda, nezinu, doma, informācija, impulss no visuma, no radītāja uzģenerēt mandelas, gaismas mandelas, jo ļoti daudz no jums jau zina, ka es ģenerēju gaismas mandelas un arī apmācu cilvēkus, interesantus, mandelu ģenerēšanas pašos pamatos, kā sev palīdzēt, kā uzģenerēt gaismas mandelu, lai varētu atrisināt kādu sasāpējušu jautājumu vai varbūt tos kaut kādas veselības problēmu. Nu, lūk, bet ne par to stāst. Man, vārds sakot, atnāca ideja, ka šīs te gaismas mandelas var aizvietot. Patiesībā sakot, tā nav mana ideja. To man jau tad, kad es mācījos gaismas mandelu skolā, tad man skolotājs jau par šo te stāstīja, ka viņš gan to sauc par homeopātiju. Man par homeopātiju, protams, ir cita saprašana un droši vien daudz lielāka pieredze un dziļāka varbūt nekā viņam, jo mani bērni uzauga ar homeopātijas palīdzību. Bet, var sakot, ar gaismas mandelu var aizvietot kādu no ķīmiskiem elementiem, kas būtu lieki aptiekā jānopērk. Nu, piemēram, beigšu to ievadu runu, lai saprotu, par ko es stāstu. Vai sakot, manam organismam pietrūks dzelzs. Hemoglobīns laiku pa laikam ir zems. Lūk, un tad es pagatavoju gaismas mandelu, kas ir uzģenerēta no Mendelejev tabulas ķīmiskā elementa, dzelzs, feratuma, un šādi te viņi izskatās. Es viņu uzģenerēju pagatavoju uz līma papīra un izgriezu un uzlīmēju uz glāzes palikiņu. Attiecīgi, es ielejot ūdeni un uzliekot uz šīs te gaismas mandelas, ūdens saņem visu to informāciju, kas ir iekodēta šajā te gaismas kodā. Un tādā veidā man nav jāiet uz aptieku, man nav jātērē lieku reizi, nav jāatver maciņš un jātērē nauda par katru dzelzs devu, kas ir nepieciešama manam organismam. Šādā te veidā ūdeni dzerot, kurā ir ievadīta dzelzs informācija, mans organisms saņem šo te dzelzs informāciju un pats saražo sev tik, cik ir nepieciešams. Un labākais visā šajā te ir, ka pārdozēt nav iespējams, ekonomija ilgtermiņā, jo tāpēc, ka tikai vienu reizi sanāk patērēties, lai šo te gaismas mandelu pagatavotu. Un es nolēmu ar jums padalīties. Es pagatavoju 12 svarīgākos ķīmiskos elementus, visus uz vienas lapas. Šādu te var iegādāties. Uzraksti man tikai privāti vai te patās komentāros vai privātu ziņu atsūti. Un, jā, un kā tad rīkoties? Var sakot, tanī brīdī, kad tu saņemsi šo te ķīmisko elementu komplektu, viņš tā arī saucās 12 svarīgākie mikroelementi, tad, piemēram, vajadzīgs magnīs, ja? Ļoti bieži sievietēm ir jāpērk magne B6 un tam līdzīgi, tā tad ir trūkstoši magnīs. Ko mēs darām? Mēs paņemam komplektiņu, paņemam šķērītes un smuki izgriežam tieši šo te elementu, magniju, kurš mums ir vajadzīgs. Lūk. Šādi te smuki mēs viņu izgriežam.
mājās bieži vien kaut kur no kādiem braucieniem, kā suvenīri, plauktos mētājas glāžu paliktnīši. Nu, šī gadījumā es paņēmu šādu. Tas nekas, ka viņš ir caurumots. Svarīgākais ir tagad, kad man ir izgriezt šis ķīmiskais elements, magnīs. Lūk, es viņu uzlīmēšu uz šī te paliknīša. Lūk, te atplēšu vaļā. Tā ir līmenta. Un uzlīmēju uz paliknīša. Tadāns! Un ko daru tālāk? Tālāk šo te ūdens glāzi es uzlikšu uz paliknīša, kur paturēšu vismaz 10 minūtes. Bet vēl labāk to darīt, ja pieņemsim vakarā, to uzpildīsi ūdens glāzi un atstās uz nakti, no rīta izdzerot. Lūk, tev ūdens jau būs uzlādēts ar informāciju no gaismas mandeles, kurā būs viss par magniju. Šāds te izskatās magnijs. Un tas nav mans neprāts vai izdomājums. Te vienkārši darbojās fizikas, optikas, kvantu fizikas, sakrālās ģeometrijas, matemātikas, likumsakarības. Tās visas ir likumsakarības, kas veido visuma kārtību. Un visiem skaidri jau sen zināms, ka ūdeni var uzlādēt. Mūsu vecmāmiņas gāja pie tantītēm un tur vārdotājas ievārdoja. Ļoti daudzi zina arī, ka paši var ar tēva reizi, piemēram, uzlādēt ūdeni. Ļoti daudzi zina Japāņu profesora Emoto, aizmirst uzvārdu. Nu, jūs saprāt, par ko ir runa, kad viņš pierādīja cauri tādu ātru sasaldēšanu, kā mainās ūdens struktūra, ja viņā ierunā labus vārdus, vai ja viņā ierunā, pieņemsim, sliktus vārdus, vai ja šim te ūdenim liek klausīties klasisko mūziku, un kas notiek, ja šim ūdenim liek klausīties, piemēram, kaut kādu smago roku. Lūk, un, nu jā, un šo te atceroties to, ko mums mācīja skolā, ka mūsu organisms sastāv no ūdens līdz pat 70–80%, sanāk tā, ka mēs varam uzlādēt arī attiecīgi to savu iekšējo ūdeni ar attiecīgi informāciju. Un ja pieņemsim mūsu iekšējā ūdenī, mūsu organismā pietrūkst kaut kāda mikroelementa, tad šādā te veidā mēs caur gaismas mandelu varam, uzlādējot ūdeni, šo te informāciju ievadīt sevī. Nu, lūk. Un, jā, nu, ja, piemēram, skaņa ir attiecīgs vilnis, jā, vibrācijas vilnis, kas ūdenim nodod šo te struktūru caur vārdu vai caur skaņu mūziku, tad attiecīgi krāsa ir gaismas viļņa garums, kas arī tādā pat veidā, šādi te uzliekot ūdens glāzes uz attiecīgās mandeles, ievada šo te gaismas informāciju ūdenī. Un pēc tam izdzerot, mēs varam saņemt trūkstošo mikroelementu. Tā kā jā, bet sakot, es pati uz sevi arī, kā jau neticīgais Toms, bieži vien visu kaut ko pārbaudu, un es ievēroju, ka, piemēram, lietojot šo te mikroelementu, ķīmisko mikroelementa dzels gaismas mandelu, man ir daudz labāk pašsajūta. Jā, un, ja, piemēram, dzels padod skābekli asinīm, un labākā asinsrite, un galva tīrāka, skaidrāka, un, jā, nu, var sakot, ja jums radās interesi par šīm te gaismas mandelām, kas ir pagatavotas uzlīmju veidā, tad padodiet man vienkārši ziņu, uzraksti man vai nu tepatās Instagram privātu ziņu vai arī attiecīgi tepat zem tiešraides komentārā, vai arī var telegramā ar mani sazināties Vivat 217. Es pirmajā komentārā ierakstīšu savu niknējumu telegramā, jo tur es visbiežāk redzu ziņas, un tad attiecīgi
attiecīgi varam vienoties, kā tu saņemsi šo te. Uz šo brīdi šis komplekts maksā 5 eiro. Manuprāt, tas, ņemot vērā visu ieguldīto enerģiju, darbu, tipogrāfijas izdevumus un sūtīšanu, ir ļoti adekvāts enerģijas apmaiņas veids, summa. Tā kā uz tikšanos, gaidīšu tev ziņu. Un tas, ko es vēl gribēju akcentēt, ka šādā te veidā tu ilgtermiņā sev var palīdzēt. Tiešām ir tā, ka nav jāiet visu laiku, jāskrien uz aptieku pēc kārtējās tabletīšu devas, bet ar šiem te ķīmiskajiem elementiem var ļoti labi palīdzēt sev ilgtermiņā. Tā kā, ja tu arī gribi būt brīvs no farmācijas industrijas, uz priekšu.